Jā, koncertzālē Lielais dzintars lielajā zālē jau šobrīd skan dažādi instrumenti, kas rada skaņu ar ļoti dažādām niansēm. Jā, protams, tie ir darba instrumenti, jo šobrīd Liepājas dzintars ir koncertzāle zem zilas debesis, un vēl daudz, kas ir jāpadara, lai tā kļūtu par īstu koncertzāli tradicionālajā izpratnē. Tā ir īpaša zīme, mūsu laika, mūsu paaudzes mantojums nākošajām paaudzēm. Mēs zinām, pirms 100 gadiem Berči radīja lielā mērā to pilsētu, kāda viņa ir šobrīd. Tad mēs pieliekam savu akcentu, mūsdienu akcentu. To akcentu nemaz mūsdienās vairs nav tik daudz. Padomu laiks atstāja savas pēdas. Ko tad 21. gadsimts atstāja Liepājas, mūsu pēctečiem Liepājā, un tas būs Lielais dzintars. Topošā būve ir interesanta un sarežģīta. Un, protams, pamatots ir jautājums, vai tā ir Liepājas ambīcija, būvējot tik sarežģītu un unikālu koncertzāli. Nav ambīciju, arī parasti nekad nevar sasniegt neko. Ja? Un es domāju, ka šis darbs, kas tagad ir ieguldīts līdz šim, un arī, protams, tas, kas būs pēc tam, es domāju, būs ļoti svarīgs. Un tas ir apliecina ambīciju, tā ir vēlme, tā ir pašapliecināšanās, tā ir pašapziņa, un no tā tad arī rodās vēlme kaut ko darīt šajā pilsētā, kaut ko investēt, kaut ko strādāt. Būvnieki strādā no gaismas līdz tumsai un reizēm arī pa nakti, paši smejoties, ka koncertzāle tiek būvēta tik pamatīgi, ka tiem, kas varbūt to pēc 100 vai vairākiem gadiem gribēs nograut, būs jāpieliek ļoti liela spēka. Visi darbi norit pēc plānotā grafika, pabeigta ir pamata metāla konstrukcija montāža, ko veids pašmāju uzņēmums UPTK. Turpinās betonēšanas darbi un starpsienu izbūve, uzsākta iekšējā stiklojuma montāža. Lielākie darbi jau ir izdarīti. Metāla konstrukcijas arī iet uz beigām, pēc tam paliks tikai jumta konstrukcijas. Uz beigām iet arī betonēšanas darbi. Un varētu teikt, ka drīzumā vislielākie darbi notiks pie fasādes stikla un pie iekšējiem darbiem. Iekšējais stiklojums droši vien, ka būs obligāti šogad, bet pat ārējo fasādes stiklu iespējams, ka pārcelsies uz nākošo gadu. Tāpat turpinās iekšējo inženieru komunikāciju izbūve. Tostarp tiek būvēts pieslēgums pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai, ko nodrošina SIA Liepājas enerģija. Tas nepieciešams, lai jau šurden būve varētu apsildīt un veiksmīgi veikt iekšdarbus. Sanāk tā, ka objektā praktiski tiek darīts jau no inženieru komunikācijām pilnīgi visi darbi. Vieglāk būtu nosaukt, kas nav darīts, bet darbi praktiski pie visām komunikācijām norit tagad. Paralēli būvdarbiem tiek plānots, kā koncertzāle strādās pēc tās nodošanas eksploatācijā. Jautājumi ir ļoti daudz un dažādi. Tie ir saistīti gan ar pašas būvs tehniskajiem risinājumiem, sākot jau tiešām par to telpu skatītāju plūsmas un apmeklētāju plūsmu precizēšanu, kādā veidā, pa kurien pārvietosies muzikas skolas bērni, kādā veidā mūsu apmeklētāji dosies uz dažādām pasākumu vietām, orķestra mūziķi, viesmākslinieki, lai viņiem būtu katram ērti, viens otram netraucētu šajā ēkā dzīvojot. Tur ir atslēgu jautājumu, piekļuvas kontrolas sistēmas. Tas tāds viens no jautājumiem. Protams, ka jautājumi, kas ir saistīti ar krēsliem, ar aprīkojumu, ar mēbelēm, ar gaismas skaņas sistēmām, jāprecizē visi šie jautājumi. Un, protams, tad jau menedžments arī strādā pie tā, lai tādā brīdī, kad ēka būs gatava, lai no paša pirmā brīža varētu ar pilnu atdevi strādāt un arī uzņemt dažādas pasākumus un pasākumu viesus. Jau nākamā gada sākumā plānots sākt slēgt līgumus ar nomniekiem gan par ilgtermiņu nomas līgumu, gan par konkrētiem pasākumiem. Un tomēr viena lieta ir forma, bet pilnīgi cita saturs. Un būsim godīgi, bez kvalitatīva satura forma pati par sevi jau pievienoto vērtību nerada. Kopā ar Liepājas simfoniskā orķestra esam iezīmējuši pirmo 3 mēnešu darbības koncerta veidus un arī lielākoties jau arī programma. Ir skaidrs, kā tas varētu izskatīties, jo Liepājas simfoniskais orķestrs būs galvenais ēkas apdzīvotājs un arī satura un mākslinieckās programmas piepildītājs. Pavisam drīz koncertzālē ieskanēsies arī īsti mūzikas instrumenti. Tas notiks 30. augustā, kad koncertzāle atzīmēs Spāru svētkus. Mūsu gadījumā spāris nenozīmē klasiskās spāris, bet tas nozīmē to, ka ir ēka sasniegusi savu augstāko punktu.
Un mēs arī kopumā redzam šīs ēkas apveidu jau tādu, kāds viņš izskatīsies, kad būs ēka pabeigta. Un tas ir tāds starposms, tie svētki pārsvarā celtniekiem un visiem tiem, kas strādā pie šī objekta, bet mēs esam viņu paplašinājuši līdz tam, ka tas ir Liepājas simfoniskā orķestra koncerts, neliels koncerts. Plānots, ka koncertzāli atklās nākamā gada vasaras vidū, bet pagaidām gan tiek turēts noslēpumā, kā tas notiks.